Sveiki, mīļie draugi un sekotāji un skatītāji, ir klāt jauns notikums, un jaunais notikums saucās Retro rallijas. Jā, retro turismu izklaides rallijas. Un ko mēs šodien darīsim? Šodien mēs piedalīsimies rallijā ar retro mašīnām un retro motocikliem. Jā, un šogad mēs ar komandu esam izdomājuši pavisam savādāku konceptu, lai ir vairāk braukšana nekā stāvēšana un uz vietas lūkošana. Parādīsim, ko mēs šodien darīsim un kāda autiņi sabraukuši. Kādi jums liekas, draugi, vislabākie, kas ir atbraukuši šodien? Nu, noteikti mēs, vai ne? Jā, bet īstenībā, kas ir svarīgi, būs diezgan sarežģīti īstenībā. Mēs jau paši bišķi tagad iebraucām tēmā, kas te vispār ir sataisīts ar to kartu. Un īstenībā būs diezgan sarežģīti, tā ka nebūs tā viegli izbraukt tur, nezinu, pa lapā kaut kādu pilnīgāko. Būs bišķi jāiesprings, lai uzvarētu un dabūtu to zelta kausu galvenais. Tas ir tas mērķis reāli galā. Žēl, ka mēs paši nepiedalāmies īstenībā. Nu jā, mums šogad ir tā, ka mums bišķiņi jāpaliek šeit uz vietas, bet neko darīt. Tāpēc parādīsim nedaudz jums tuliņ dalībniekus, kā viņi izskatās. Paprasīsim, kā viņi jūtās, vai viņi ir gatavi kaut kam un tad jau sāksim dienu. Tā kā super, seko mums līdzā un visiem šīs dienas notikumiem viņi būs tiešām daudz. Pie mums ir atbraukusi 21. Volga, jeb Gaz 21. Un Volga ir atbraukusi tieši no Kuldīgas, ja? Resku pats saimnieks, mūk prom, nāc droši, nekautrējies. Jā, starta līnijai. Jūs atbraucāt šorīt no Kuldīgas, vai ne? Un kāds bija ceļš, mierīgs? Mierīgs ceļš. Cik ilgi apmēram ir jābrauc tāda mašīna no Kuldīgas līdz Grobiņai? Stundu apaļ, ja? Jā. Bez pauzītēm? Bez. Ok. Kā jūtamies vispār, kāds noskaņojums? Brīnišķīgs. Un jāgaida ir pirmais starts, vai ne? Gaidām. Nu, super, paldies, un tad jau tiekamies trasē un vēl kaut kur. Paldies! Jā, pie mums ir arī atbraucis Subārs, viens mocis pagaidām es redzu, ir Volkswagens atlaidis arī, tad ir Audi. Audi laikam, vispār sākās no šī ten. No šīs vietas Audi sākās vispār dzīvē. Tā vismaz cilvēki saka, bet izskatās, ka luk tur ir īstie šim, krāsojums arī. Un paprasīsim, tu ļoti skaista mašīna, cik tu ilgi viņu taisīji? Šis ir patiesībā jau tāds iepirkts projektiņš, kāds jau ir kaut ko darījis. Viņš ir nedaudz uzsprišināts, bet vēl, protams, arī daudz uzmanību viņš prasa. Jā. Bet šis ir īstais, jā? Šis ir īstais Quattro, 85. gada 2.2 KV. Īsts rallija aparāts. Viss tas, kas vajadzīgs, jā. Īsts turismu rallija aparāts. Super, es ceru, ka arī jums veiksies un jūs sapratīsiet visu, kas ko kā, un tad jau vakarā tiksimies. Jā. Labi, turpinām. Paldies tev. Un ir arī Vaz. Tas ir 3. Žiguls, ne? Tas ir 3. Tik dzeltens kā Minions. Bet labs, vismaz uz ceļu un trasē tev pamanīs. Kā tu jūties šodien? Labi. Ir labi. Esi gatavs braucienam? Protams. Super. Ok, tad tiekamies atkal pēc kāda maza brīža. Jau ir kaut kāds tāds, kas ir bišķiņ jaunāks laikam pa mani, ne? Vai Mika pa tevi ir jaunāks? Nav jaunāk? Obligāti jau. Jā, tā kā arī tāds autiņš jau tagad ir retro autiņš un malači. Pirmo solīti retro. Jā, redz kā ir. Mazie solīši retro klasē. Panesās jau lēnām garā. Tā kā prieks arī redzēt tādu ļoti labu mašīnu. Pasties, Resku ir Kabrīts mums atbraucis šodien ciemos. Kabrīts mums ir atbraucis no kurienes? No Vērgales. No Vērgales. Redzi, te patās arī Dienvidu Kurzemes rajonā ir retro mašīnas un ir arī entuziasti, kas ar viņām nodarbojās. Un kā atbrauc no Vērgales mašīna nav pievīlus vēl? Nē, viss kārtībā pagaidām. Esi gatavs. Daudz laika ieguldīt. Cerams, ka nepievils. Es arī ļoti ceru un es ceru, ka jums izdosies izbaudīt dienu un būs ritīgi forši. Būs forši, jā, laiks ir kā reiz priekš šitāda auto. Jā, krūti. Lai mums veicās, jums veicās, mums veicās, un tad jau vakarā tiekamies. Jā, okay, paldies. Labi, gaidām startu. Audi 100.
tautā saukts par cigāriņu. Jā, un arī dalībnieki ir sagatavojušies cītīgi, izpētījuši karti. Nu, kā jums iet? Šobrīd mēs esam gatavi. Esat gatavi? Kā jūs jūtaties? Ļoti labi. Ļoti labi. Nu, tad jau tuliņ būs. Nevaram sagaidīt startu. Vēl bišķiņ jāpaciešās, un tad jau ciešamies un laidīsim drīz vaļā. Man liekas, ka šī ir visā sabiedrībā vismazākā mašīna, kas šodien ir pie mums atbraukusi, bet nav teicis, ka viņa nav visātrākā, bet to mēs visi redzēsim pēc gonkas. Tā kā reku vēl notiek pēdējie sagatavošanās darbi. Sanāk. Tad, kad viss skatās uz pirkstiem, tad vairāk, labāk sanāk arī. Nu, tā gatavojas. Superīgi redzēt tādas autiņas. Redz, ko ir arī pats Moskvičs ir bijis pie mums uz mūsu visiem pasākumiem. Šeit vēsturiski mūsu pirmajā grobiņas pasākumā viņi ir bijuši piedalījušies, kas bija 2024. gadā. Un jūs, starp citu, varat apskatīties visus mūsu pasākums arī YouTube kanālā var atrast, ko mēs esam veidojuši un taisījuši. Tā kā noteikti noskaties kādu, ko mēs esam būvējuši, lai jums būtu interesanti. Un redz, ko ir viens mans Rīgas draugs. Nu, es zinu, ka te ir ko bišķiņ pastāstīt. Tu man varētu nedaudz pastāstīt, kā tev atbraucās. Oi, traki. Bija daudz šķēršļi, negāja relēs, negāja sūknis, bet ar visu to mēs esam šeit. Viss izgāja no ierindas, bet mēs to pievarējām. Mēs jau vakar atbraucām uz Liepāju un gaidām ar nepacietību startu. Nu super, es došu savu visu svētību, visu retrodieva svētību, lai autiņi visi iztur mums un tad jau pēc kāda brīža vēlāk atkal tiksimies. Tiekamies. Jā, paldies, ka atbrauc, Dāvi. Šitiem kādreiz vispār īstajā rallijā, man liekas, mači arī, ne? Jā? Tā ir tavējā? Man jā. Jā. Un... Dīzels ir GTI motors tagad. Jā, pasties, tas ir īstais laikam. Nu, zinātāji zinās, nezinātāji, lai nezinu. Jā, un šitiem jau arī vērtība jau kāp, man liekas, tā kā bitcoinam lēnām, ne? Nu, ir tā nenosakām vērtība. Jā. Man jau zin, kā jūs te par rallijiem runājat, man jau ir kaut kas vairāk. Kā teica, rallijos brauc, bet rallijos viņiem bija Weberi vienmēr. Oi! 2 Weberi, 45. Nu, jau te jau ir diezgan nopietni. Nu, tā, zin, periodam atbild. Tad iedomājies tajā laikā, ka viņi brauc ar šitādiem, tad bailīga mašīna. Jā, labi, ka šis nav īstais rallijs. Jā, turismā. Turismā aizlaidīs ar ekonomisku dzinēju. Galvenais, es jums arī novēlu, lai veicās, un tad jau tiekamies pēc maža brīža. Tuliņā būs starts un vispārējais. Tā kā super, paldies, kad atbraucāt. Mocīts mums ir vēl viens Peugeot automobīls. Ļoti arī pat sakopts izskatās tāds smuks. Viņš jau ilgi tev? Kaut kādā, man liekas, 17. gadā nopirku. Tad jau diezgan ilgi, ko tuliņ jau 10 riņķī nākamgad ir. Jā, tāds ir principā baigi, nekas nav tāds baigi uzlabots, tāds ir tik nopirks. Vajadzēja nomazgāt tikai. Nekas, viss kārtībā. Galvenais ir braukt. Šis ir speciāla versija, man liekas, ka kaut kāds 3000 viņas tikai bija. Jā, dēļ lūkām vēl visu kaut ko. Indiāna modelis, 91. gadā iznāca tikai. Jā. Portugāles, Francijas tirgumu viņš bija, un daži Vācijā bija. Dēļ tā, ka tas 10 gadu Indiana Jones filma firmā iznāca. Jā. Versija tāda. Nu, rītīgi labs. Nu, tad gaidām startu un tad tiekamies pēc brīža. Ok, pastīsim. Mērsis ir arī klāt. Tas ir 123. man liekas, bet višķiņi redzīt tāds jau glauns. Arī uz ielām īstenībā nevar vairs redzēt tādas autiņas daudz. Pa šito vispār nerunāsim. Šitā muzejā varētu turēt. Ļoti skaists autiņš. Arī Volkswagens. Un vēl viens interesants automobīls ir. Tā man var... Nezinu šito nosaukumu, nemācēšu jums pateikt. Bet mēs gaidām vēl dalībnieks, tā kā vēlāk pastāstīsim arī par šo autiņu. Tā mēs lēnām šodien visi kopā esam šeit un piedalīsimies pavisam savādākā braucienā. Mikam ir kaut kas, ko pateikt. Pēter, es redzēju enduro moca blaķeni. Nē. Reku viņš ir.
Nu, Mikam baigi moči patīk, tāpēc Miks ir Nu, kā tā blaķene ir? no Panonijas. Jā. Tad tu zini kaut ko tomēr. Jā, es zinu, kāpēc zinu, tāpēc, kad viņam ir tā kā karuseļiem. Jā, atceries kādreiz, bija tie karuseļi ar šitiem ten apaļajiem turbīnām, un man likās, ka viņas tā kā lidmašīnas visu laiku ir. Šitā ir ritīgi tēma īstenībā. Šitas varētu inčīgi kaut ko pa granteni izstīties, tādu iet slīp, bišķi kaut kur. Nu, ne slīp, viņš nevar baigi aiziet, bet, saprat domu. Līkumiņā kaut kur. Varētu būt, ka būs interesanti. Šitas ir inčīgs, jā. Nu, draugi, tā kā tagad mēs cītīgi vēl gatavojamies, Miku, un tad tuliņi būs atklāšana. Jāšauj vaļā. Jāšauj vaļā, lai notiek. Tranzīts atbrauc arī, busiņš. Busiņš atbrauc. Grupa. Jā, grupa nē, bet tranzīta busiņš atbrauc. Tā kā dažādība ir šodien, un noteikti, kad arī vakarā atbrauks vēl visādi autiņi. Tā kā uztaisīsim tādu lielu foršu parādu arī visiem, lai ir atmiņām. Nobloķēsim lielo ielu, vienīgo ielu Grobiņā. Piedod, man mīļā pilsētiņa. Bet, jā, tā kā būs visādi piedzīvojumi visdienas garumā. Tā kā es ceru, ka tev ir interesanti šis viss, ko mēs darām. Un paldies, ka tu mums seko. Lielais laika no mums. Ciet mani. Man Pēters drusku pastāstīja, ko jums stāstījis, es biju šokā. Nebija viņos spriedzot pirms dalībnieku par sapulci. Jā, atgādīju tikai to, ka starts 12. Mūka mūsu rallija galvenais direktors, organizators. Kur tu ej? Nu, Iešu paskatīties, kā es saucu mašīnu. Divos vārdos, kā tev iet? Ļoti labi. Paldies. Jā, pamazām visi iet uz beigām, mēs esam priecīgi, laimīgi un viss notiekās. Jā, ok, super. Un ar mums ir neviens cits, kā mans draugs. Nenopietnas cilvēks. Normons Avotiņš. Jā, mēs jau Normons šatā uzšaujam kaut ko. Vienreiz gadā satiekamies rādio, un šodien esam satikušies Grobiņā. Baigi labā diena. Zini kā, Pēter, īstenā pasākums ir tikai sācis. Es esmu dabūjis kukuli jau. Jā, man uzdāvināja maizīti, viena ekipāža. Man ir interešu konflikts jau pašā startā. Ko lai es tagad, Pēter, daru? Kā lai es ar to dzīvoju? Es nezinu, vecīt, zini kā, mums jau ir tāda korumpēta žūrija, to jau izzinu. Viss subjektīvākā žūrija pasaulē. Jā. Nu, ko mēs arī šodien varam redzēt šeit? Mums ir vesela čupā ar rallija Kurzemes autiņiem, ne? Jā, mums ir... Ejam pastīties? Jā, ejam pastīties, kas tur notiek. Pastīsimies, jā, kas tur šodien notiek mums abiem diviem. Mēs ar Normundu jau esam ieskrējušies, palaidām visas retro mašīnas veiksmīgi. Pasties, kas cilvēki. Redz, tomēr autos par cilvēkiem patīk. Jā. Nāk modē, vai ne? Nekad nav izgājis no modes, es gribētu teikt. Tā tas ir īstenībā. Pasties, ka Mārtiņš Seska mašīna arī ir absolūts līderis šobrīd. Nu, pastīsimies, kā izskatās viņa mašīna, ne? Kā tev liekas, drīkst pieskarties mašīnai? Es nezinu, te prasa Mārtiņam. Vai māsai? Māsai papras, ja māsa ļauj. Māsa jau ļauj. Kā tev iet? Jā, māsa varbūt man pastāstīt. Ātri. To mēs pamanījām, ka jums ātri ir. Ļoti ātri. Pasties, kāds burvīgs laiks ir priekš. Fantastisks, vienkārši noorganizēts tieši priekš rallija Kurzemes. Super. Es tā sapratu, man pirmīt no retro autiņiem mūsējiem teica, ka jūs diezgan labi esat iedzinuši. Man ir vienkārši fantastisks ātrs brālis. Jūs ir nenormāli ātrs. Jūs vispār braucat kaut kādā citā rallijā. Tie ir rezultāti no kaut kādas citas sacensības, man liekas. Jā. Tas tak labi. Ko citu mēs gaidījām? Mēs vispār neko, mums nebija cita plāna nemaz. Vispār gaidījām. Nu, mēs gaidām noteikti uzvaru, lai uzvaru draudzību visiem. Protams. Un jā, lai ģimenei miers un kas var būt krūtāk kā māsa ar brāli maukt rallijā. Tas jau ir kaut kas... Tas ir tāpat, ka es toreiz mammu gribēju mini rallijā braukt, bet viņa nepiekrīt. Nē. Nu kā tad tā? Bet pats pozitīvākais ir tas, ka mans mini rallija Moskvičs ir muzejā garažā tagad. Jā. Tik tālu es esmu ticis ar retro lietām.
kad bija palikusi, kāds ir atstājis savu Rally Legend uz mašīnas, bija atstājis mašīnas ar pirmo numuru, jums to grāmatu vajag. Tātad, ja kāda ekipāža tagad ir aptērusies, ka trūkst, Rally Legend trūkst maršrutu, tad tā ir šeit. To var šeit atrast. If somebody had lost his Rally Legend, if the itinerary is lost, then you can find it here. Un vēl apakšas, droši vien kaut kur parāds braucot klīdās, tas jau arī, ka mums nekas jāatzēl. Dokumenti jāsargā, par to jau mēs arī runājām. Varbūt tur viņiem ir tikai viena pati maza makiņa, arī tā jāsargā, jo tā ir visi sasargājumi, kas saistīs ar Ralliju, sākas ar Ralliju. To vajag redzēt trasē. Es esmu redzējis no mašīnu laikam, gan ziemā, gan vasarā braucot, tad tas ir baigais paskats. Vēl pēc tam dalībnieki dosies tālāk savās gaitās. Viņiem ir, protams, maršrutu karti un grafiks, un viņiem ir jādodās uz tā saucamo rekopīnu un pēc tam uz sēmas Nu ko, draugi? Tūliņ notiks lielais parāds brauciens īstajām rallija mašīnām. Tā kā šī arī viena no pievienotām vērtībām mūsu pasākumā. Tā kā būs ļoti forši un grandiozi. Tā kā nevar sagaidīt, kad sāks viņu gāzēt. Šeit atrast. If somebody has lost his Rally Legend, if the internet is lost, then you can find it here. We're going to apakšas, jo šeit jāsaka, par to, ja mēs arī retro Rally Viss, kas ir saistīts ar Ralliju, sākas ar laika kontroli un beidzas ar laika kontroli. Tas ir jāmālējās šobrīd, vai ir Ralliju parunāties, un Rallijā vienmēr koncertāta. Vēlreiz atgādīt, kur vienmēr Ralliju tas nav tāda grāmata, ka tās dziesmas sākties paskatīties kā nekādam grāmatas, es domāju, ka šī Rallijas jau ir izdevies. Vasarīgs laiks, mēs tikuši ārā no tām. Sarakstāmies redzam visdažādākās tehnikas vienības, tā skaitā arī
Iedod čībā! Tā nu mums izskatās, ka ir pirmie no rīta atbrauc un pirmie jau ir finišā jau. Jāpaskatās būs, kā riepas vai nav nodiluši un benzīns nav beidzies, tas ir skaidrs. Nu kā jums gāja? Pa višķim kā jau veciem cilvēkiem tā. Bet jūs esat pirmie atkal? Bet No. mēs jau visu nē. Visu nē, jā? Bet jūs pa mierīgo? Jūs pa mierīgo? Jā, tā lēnu garu. Kaut kur aizšau garām, vajag apskatīties. Nē, nu vajag jau prieku, lai prieks galvenais. Lai prieks, tas ir svarīgi, lai prieks. Tas man satracināja sevī Loces stacija, jo no Alsums līdz Liepājai es braucu ar vilcienu. Man iesēdināja Alsungā māsīts un es kāpu Liepājā ārā. Un taču vilciens taču tur stājās. Līdz 97. gadam tā tas notiek. bija sen un tā bija Es atceros vēl, kad tur vilcieni gāja. Jā, un tagad Loces Klaipēdnieks stacija. gāja, vai ne? Nē, viņš bija Liepāja Ventspils. Liepāja Ventspils. Liepāja 97. gadā, man liekas, ka viņi Tā likvidēja. bēdīgi. Tur cilvēki dzīvo. Un man tas Jā, tajā priecēja, ka stacijā vismaz- dzīvo, jā. ka tā ēka neaiziet tā postā. Nu, kā auto viss tā kā vajag. Jā, uzticams, braucamais. Nu, super, jā, nu, rosās jau te kaut kas vēl, te kaut kāds tehnikas jau paspīdēja, jau tā kā kaut kas malēkās sāk atgriezties, un punkti arī nāk iekšā, viss tā kā notiekās cilvēki. Tā mācējām, tā darījām. Jā. Bija super. Tiešām ir, paldies, ir tik daudz vietas, kur vispār, Jā, kur nav būts, nu tā ir. Mācīties geogrāfiju. Mēs jau tur neesam vēl visi bijuši. Mēs skrējām garām, mēs taču to nepievērsām uzmanību. Nekam. Jā, nu super. Tā, kas mums te notiekās? Sveiki! Iebraukt. Vārdu drīkst un vajag, kā jums iet, kā jums gāja? Viss. Ir viss, jā? Nu super, malāči jūs esat. Sveiks, lai dzīvo! Jūs esat dzīvi un veseli, jā? Viss kārtībā? Nu, kā jums gāja, kā jums ir priecīgi, smaids uz lūpām, viss kārtībā? Perfekt. Nav ko teikt, es esmu nogurusi. Piekus šodien no šitā lielā brauciena. Tiešām, man ir bailes no augstuma un jums tas Pāvilostā, tas tur. No? Kur bija tas, es nezinu, kurš no tiem bija, kur Labi. bija tas skatu tornis. Nu, kurš bija grūtākais punkts? Kurš bija grūtākais? Mēs sajaucām vienu to propellerī pie tā Jā. kuģīša. Mēs viņu meklējām tur, kur ir tā atslēdziņa. Un tad mums vienkārši konkurenti parādīja, ka atslēdziņa jāmeklē. Jā. Vienu mēs izlaidām, jo mēs Jā. mukām no konkurentiem. Bet bija forši kopā, Jā, ne? ļoti patīk, ļoti, jā. Paldies! Es biju domājis, ka būs tāds baudīšana, bet tur bija... Bija ierāvās azartā beigās, jā? Jā, tā kā jā. Baigie mālači, tā kā mierīgi tagad nostājieties un tad gaidīsim vakariņas, 5 mums būs vakariņas bišķiņi arī. Sveiks, lai dzīvo! Nu, kā jums iet? Super, finish. Jūs esat laikam viena no ritīgi īstenībā kāds nosaukums, jā? Jūs nopietni šo visu ņemt, es tā saprotu. Mēs orientējamies, bet mēs ar mašīnām nebraucam. Bet jums ir gājis baigi labi, es tā dzirdēju. Es jums varu pačukstēt. Jā. Tā kā baigiem malāči, bet kārtojās te kaut kur mašīnas vēlāk parādā. Nomazgāt. Mierīgi. Laiki ir. Finišējis esam. Jā, laiki ir. Tādā ziņā vispār nav nekāds stress un arī pusdienu vakariņas būs tulītās. No 6 līdz 7 sākam kārtoties un 7 sākam tad parāds braucienu uz Pilskalnu. Ir pirmais šis pirmās ekipāžas ir atbraukuši. Finish, jā, ir pirmās. Nu, baigi pozitīvi. Šobrīd reāli mums tad pirmā Volga, kā pirmā ir startā, bija pirmā finišā. Un cilvēki laimīgi, pasies tur fočējās, ņemās, darās. Un pirmie te kaut kādi jau azartā krituši ir, jau te rauģikiem jau gājuši, jau sekundēs. Tā kā tas ir tas, laikam, ko vajag, lai ir tā, ka sestdienā bišķiņi arī jāiespringst ir, lai nav tā, ka galīgi pa vienkāršo. Tā kā Nu kā, mums visi jau baigi labi. drīz ir lielākais notikums, un vēl tas parāds braucienu. Nu, tas būs, jā, širādā laikā. Es domāju, ka būs arī tautārā viss liepainieki sabraukuši, grobiņnieki, un būs inčīgi. Sākās lēnām, sākam riktēties. Jā, tā kā gaidām pārējos dalībniekus. Tieši tā.
Oldi, es redzu, ka tavos acīs vairs nav smaids un tāds prieks, kāds bija starts sākumā. Nē, ir. Ir, man ļoti patīk. Cik jūs izbraukājāt? Mēs paņēmām šito viķeri, kas ir līdz Priekulei, Virgai, šitā Bārta, Kalēti, šito. Tik daudz nobraucāt, jā? Jā, visu. Malači. Jā, to mēs redzēsim pēc rezultātiem, bet, rezultāts nav galvenais. Galvenais ir dalība. Galvenais ir piedalīties un kopā būt, vai ne? Atbalstīt savējos un piedalīties, jā. Man ļoti patīk, reāli. Bija forši. Rītīgi forši. Tu savu kārtā devi arī? Jā, iedevu. Jā, ok. Jā, viss kārtībā. Labi, noliekam. Jā, kā mēs liekam, tā kā mēs... Jā, vienā svītriņā, jā. Ok. Tu vecī cepuri nost, kad tu man iedos izbraukt? Kad tu gribi? Kaut kad jau vajadzētu. Tu lītās? Tas ir pa traku. Kāpēc? Davai! Tu viņiem zini, ka pedāļi nav, jā? Nav pedāļi. Pedāļi nav. Šitais ievilksies. Es varu pagaidīt. Labi. Reku, es nezinu, kas ir jādara. Jākāp iekšā. Es ar šitādu agregātu nekad neesmu braucis. Bļāviens. Kurš man filmēs? Reku man filmē. Skatās, mīļie skatītāji, kas ir metis kaunu pie malas un zina, ka žurkas drīz arī paliks par retro. Skatītāji, čau. Šis ir kapitālākais vērts, ne? Jā, viņi man piedāvāja izbraukt. Tu gribētu izbraukt, Roba, šitādi? Mēs ar Kostiku runājam par to, ka ar šitādi jāprasa aizbraukt, nopirkt mašīnu, jo, zikā, tad uzreiz saprot, varbūt kaut ko var nokaulēt, kaut kas tāds. Kad ir viss. Nē, šitie jau kosmos maksā tagad. Redz, ko 25. Robs aicina pie sevis, tā kā ar šito. Es diez vai, man tur nebūs, kā darīt eksotiskā pār. Kāpēc? Jo? Kā tur jau visi galvenie. Nē. Šitam ir jābūt 25. jūlijā obligāti. Tu domā? Jā. Pareizi. Kā tev liekas, tu mācētu tādu izbraukt, ja tev iedod? Mēs varam braukt. Braucam? Davai, bet tu pie stūras? Tev patīk braukt? Nē, tu taisi YouTube, tev liksim pie stūras. Es tev pafilmēšu. Ja kas, mēs viņu varam atstumt apakaļ. Jā. Reku ir, šitais ātrum, bremze. Tā ir bremze? Jā. Tu taču stūrēs. Nē, tu brauc. Tu brauc, aizmirst. Tu zini, kā viņu var piedarbināt vispār? Kāju un slidin garām. Ideāli. Šis ir kosmos nedaudz. Nāc, Robīt, nestāv tur. Kas mums ir jādara abiem diviem? Īstenībā te ir daudz vietas. Tā varēja darīt? Jā, šitā viņam tikai tā jādara. Tev vējš metās, draugs, pūtīs. Paskaties. Kaut kāda joki te notiks, man liekas, tūlīt. Es nezinu, vai viņi māk vispār kaut ko ar šādām mašīnām, bet tas nav ne BMW, ne Mercedes. Kas ir jādara tagad, lai viņi vispār varētu piedarbināt? Jāpagriež aizdedz atslēga un tā kā start stop podziņi. Reku 5 zirgspēki, draugi. Jā, te ir īstais piekariņš štai tačkai. Šitais jāspiež tagad? Jā. Šitā ir gāze? Šitā ir gāze. Sajūgs ir šitas. Labi. Sajūgs. Reku tā mašīnīt, tas ir ātrumpuļs. Labi. Tā, pirmais uz sevi, cik ātri tu gribi braukt? Es gribu vismaz pirmajā ātrumā ielikt. Nospiedīs sajūgs, puļķīt uz sevi. Un... Vai sajūgs, jā? Jā. Šitais ir uz sevi? Jā. Un viss. Un reku ir bremzes, bet neliec virsū pirkstu, šitā nedara. Noraus ātros. Jā. Labi, tas... Pirmie soļi ir tādi, nu. Tas ir ārā. Ir. Zini, kā, Rob, darīsim? Tu bremzē, es braucu. Jā, bet neliec pirkstu tikai virsū. Nē, rau, bet... Jā, tagad ir ātrumā. Staķīt sēdint nost, šitī mīnusā raujas. Spied. Man Spied vajag... to pogu. Vai vaļā? Nē, davai. Vai vaļā? Jā. Tā. Nospied sajūgu. Bišķi pie gāze, liec robā. Jā. Daudz gāze. Tagad liec ātrumā. Tagad prātīgi, lai vaļā to gāzi.
Vecīt, kaut kāds sūds būs. Nav ātrumā. Ir kāds. Vēl sevim koļ. Tu pēc tam arī brauks? Vai atceries bremze, ja? Jā. Tā ir bremze? Jā, tā. Laga? Es nezinu, es nesaprotu, ko mēs darām. Neieskrien kaut kur galvenais. Bet tev noteikti vajadzētu ar šito paprāvēt izbraukt. Vai labs, ne? Jā. Vajag interesanti, te tā vadāmība ir. Ja nav slikti īstenībā. Tā, no āras izskatās tā kā, ka nav vietas, bet te ir normāli. Mēs pat vēl resnāk varētu būt mierīgi. Mierīgi? Nekāda vaina. Es domāju, ka tevi arī ir vienreiz dzīvē jāizbrauc ar šito. Es paspēju šo. Kā tev liekas, te ātrums arī var pārslēgt? Pagaidi, man vajag pātrums gan jau, jā. Laikam nemēģināsim, ne? Nē, es domāju, ka nē. Šitā baigā gāzi. Bet nu tāds komforts, te bišķi ir jāpiebļauj salons. Arī kondīški ir ārā mums smuk. Skaties, kā garu cilvēku lambosē. Jā. Nezinu, Pēters ar robu aizbrauc laikam mājās. Veku pagaidz jācer, ka mēs zāni nenobraukt bremze. Jā. Tā bija bremze, jā. Veicīt kosmos. Zāni varbūt grib izzināties. Pavizināties var Zani. Jā, izbrauc. Jā, Zani, tev tā vajag. Izskatās, ka Robim Zanai būs jauns pirkums. Es ceru, ka nē. Nē, īstenībā reāli forši. Reāli tēma. Nu tāds, viņai nav jāsprādzējās, ne? Nav tāds jostas vispār neeksistē. Nebija izdomāts. Nav. Nē. Kur gada taču tā ir? 50 beigas? 60 beigas? Es zinu to, ka man mamma nebija plānā tajā laikā. Tagad tā mašīna jau bija. Viņš jau normāli ieskrējas, viņš jau nebrauc. Mēs nebraucām tik ātri. Tur laikam ir vairāk pa vienu ātri. Viņam galvenais ir vēl prikols tāds, ka viņam ir revers. Viņš ātrums atpakaļ iet. Nu? Nopirksim tādu. Es jau tev teicu. 70, 80 tu brauc, jā? Šosē ir šito nepiesprādzējies vienkārši. Es laikam negribētu braukt tik ātri. Bet viņš sanāk tā uzbūva tur, tas ir tā kā mopēds, ne? Jā. Visdrīzāk šito autiņu jūs redzēsiet drīz šī kunga kanālā. Jā. Vai arī Zanai būs tehniskā pasi jau. Jā. Šitādi vispār eksistē vēl Latvijā? Nu, cik man zināms, bija 3. Viens ir muzejā un viens bija Jūrmalā. Bet Jūrmals, kur pazuda, es sen neesmu redzējis. Ok. Bija dzeltens, pelēkais ir muzejā, dzeltenais un zaļais. Es atceros, tev satiku toreiz Klušiņā kā priekšā pirms daudz gadiem, ne? Kad bija karostā. Jā, viņam bija. Bilde vēl ir tām ķiverītēm. Mums motocikli atgriežās arī. Sveiks, lai dzīvo! Tas bija baigi interesanti un jautri. Kā tu jūties? Grūti bija, jā? Jā. Nenormālākais pretējš tagad, kad nāc atpakaļ. Es izlaidu vienu kontrolu punktu, jo es sapratu, ka es neuzspēšu citā. Nu, bet tu esi malacis. Visi ir baigi labi izbrauc. Super organizācija. Nu, teiksim tā. Punkti nolikti tādi, kur bija es nebiju bijis nekad tajās vietās. Tas ir vienkārši. Es kaut ko jaunakalu uzzināju. Viss čat. Jāliek zīmos, es atbraucu. Tā, sarodās. Tā, karte reku. Airons paņēms. Tā, vēl viena dalībnieka rekur. Kartes mums vajag. Jā, reku, atrodies. Pa to pusi atrosim tur. Kā jums iet?
No, jautri. Iesiluši jūs esat, jā? Jā, kad apkopīt vajadzēs visticamāk. Pašiem vai mašīnai? Mašīnai. Ok, te tūlītās, reku, atkal būs padzerties, bulciņas, siltais. Šoferim, kuram visgrūtāk ir aizdroši vien šodien vai kā. Jā, tā kā var bišķiņi atvēsināties, atvilkt telpu bišķi un tad jau riktēties atkal vēlāk pēc varāts braucienam. Tā, mums ir saules krāsa žiguls. Man liekas, pateicoties tev saulīt spīd šodien. Stājies rindiņā, tad nāc uz pusdienām vai vakariņām, sauc kā grib, bet paēst varēs un kafiju padzert un bulciņu un tam līdzīgi. Tā, mums ir Mersīts, 190. Sveiks, lai dzīvo, kārtē. Reku karti, labi, reku, mums Ainārs palīdz karti novākt. Tā, riktējieties kaut kur foršā vietiņā kaut kur. Un, reku jau piegādi. Reku bolts jau reku jau nāk. Kā vispār? Perfekti. Labais, jā? Tik daudz, ko redzējām jaunu. Jā, tādā steigā intensīvi, bet pasakaini vienkārši. Mēs paši arī neesam kaut kādās vietās bijuši, tā kā, jā, mazais it kā tepat aplīdz, bet daudz kur nav būts īstenībā. Labi, super, tad kārtojieties šita kaut kur. Tā, viens izstāsta, kad grib pamest čātu, kā saka, bet laikam jau, ka beigās viņš te kaut kur uz riņķi mums te apbrauks pa stadionu. Es nezinu, bet, saulīt cepina ritīgi laikam būs viss nodeļas. Nezinu, Pēters izstāst bišķi brūns jau, bet viss ir labi laikam. Pozitīvi. Ir labi. Smaids aiz ausīm. Labdien, kā jums iet? Sports. Viss labi, jā? Jā. Ideāli. Tā, reku jums tulītās šoferim siltais, tad reku vēl bulciņas, kafijas, tējas. Un tad 7 bliežam parādē. Tā, reku, te ir vesela kompānija. Labdien! Nē, visi spēkā vēl, viss pilnvars. Kāds sajūts? Izbraucāt? Mugurs lapi. Mugurs lapi, jā, bet beidzot ir vasara, man liekas, ne pirmā siltā diena. Jūtam vasaru, Jā. Tas brauciens. Reku, tulītās te būs, reku, Volt piegāde. Reku, viņš Boltā strādā. Ainārs piestrādā. Un reku ir kafijas bulciņas arī. Bet jābrauc mašīnu nolikt, jā? Kaut kur vai nolikties, jā, un tad līdz 7, principā brīvais formāts, 7 tad ir parāda brauciens, Robiņas pilskalnā finišē. Jā, es aizbraucu nomazgāt mašīnu. Mierīgi. Labi? Labi. Kā iet rallija aparātam? Tragāja, te varētu uztaisīt veselu piedzīvojumu. Sieva 7. mēnesī Pavlos tā rāpās turnī, augšā skrēja, visur fočēties, kur vajag pats esmu palicis bez apaviem. Būs, baigais piedzīvojums, bet... grāvī un interesanti gāja. Bet, būs kārtīgs atmiņas, vai ne, tagad no šitā viss. Es ceru, ka jums patiks, piedod, tā ir mums pirmā reize, ka mēs kaut ko tādu darām, bet, Bija forši. Tāds skatītāji pie mums ir neviens cits kā Reinis Siliņš, un šoreiz viņš ir bez nevienas tehnikas. Un evakuātoru palīdzību mums pat nevajadzēja, diemžēl, šodien. Nes diemžēl, bet par laimi. Vēl nekas nav beidzies. Jā. Kad tu nopirksi kaut kādu retro mīzu? Man jau ir, kad tu pabeigsi man viņus. Labi, ir šī saruna tiek, šis jautājums ir atvērts un aizmirsts. Tagad, gatavojamies lēnām braucienam. Pie mums ir atbraucis pats mazākais automobīlis. Kā jūties, draugs? Pārbaudījums bija. Pa zemes ceļu tas bija tā kā ekstrēma lieta. Bet izdevās jums, ne, nobraukt? Jā. Baigie mālači. Pārbaudījums mašīnai tāds reāli nopietns, nekad tā nebija braucis. Nebija gāzējis tā. Jā. Ko, draugi, un tā mums te iet visu dienas garumā. Cilvēki ir priecīgi, man ir baigais lepnums un prieks, ka mēs tomēr pamainījām to konceptu. Un izdarījām šoreiz pavisam savādāk. Un noteikti arī ieteiktu, kas skatās šo un arī organizēja kādreiz kāds pasākums, nebaidīties arī kaut ko pamainīt, jo kā būs, tā būs, un dienas beigās jau viss būs labi. Baigi forši, kad ir tādi cilvēki, kuri ir gatavi lekt un piedalīties. Es ļoti pateicīgs arī, ja
katram dalībniekam, kas šodien ir atbraucis pie mums, un diena vēl nav beigusies, un vēl mums tuvojās parāds brauciens, bet vēl ir kaut kāda daļa vēl trasē, tā kā turpinam sekot un rādīsim visus notikumus vēl. Nu ko, Eko ir sarkanā zvēra karalis atbraucis pie mums. Es jau bišķi jau sāku atpazīt. Nu kā jums gāja abiem? Pastāstat. Bija labi, bet tad granta ceļā bišķiņ bremzes pazud, sataisījām un nācam tālāk. Nu traki, nu retro romantika, ne? Jā, labi. Mēs centīsimies laikam nākotnē varbūt bišķiņ prātīgāk darīt, lai ir, bet nu prieks, ka piedalījāties un vēl nekas nav beidzies. Nu jā. Pie mums ir atbraucis viens no maniem Rīgas draudziņiem, un tas ir neviens cits kā Valds Ceplēvičs ar kundzi. Paldies, kad ieradies! No, apsolīt, tak beidzot jau vajadzētu. Jā, nu kā jūties? Nedaudz jau atslābis. Jā, nu tu vari nolikt tepat kaut kur mums blakus ar savējie, lai tev nav garajā rindā. Un tad nāc uz kafiju un pīrādziņu. Jā. Nu, tu jau man tāds sirdsdraugs, tā kā bišķiņ. Šī nav korupcija un jāapmaksāt reklāmu. Jā, mēs vienkārši esam draugi. Labi, droši. Cīņu biedri. Jā, cīņu biedri. Un vēl viens mans draugs. Nu, kā tev iet? Pēc šitā lielā skrējiena. Forši iet. Muzejs vaļā? Muzejs vaļā, viss notiekās, cilvēkiem patīk, un tas ir pats labāk. Jā, daudz cilvēku šodien arī nāca pa dienu? Ļoti daudz. Jā, interesanti, diezgan, vai ne? Diezgan ir. Nu, forši. Nu, šitā tev arī tāda diezgan lepna mašīna ir. Es skatos vismaz pēc šiem visiem. Tā ir visvairāk cietusī. Visvairāk cietusī, jā. Tu arī noteikti droši liecies blakus Valtam, un tad jau gaidīsim kopā braucienu. Nu, draugi, kā jums piedzīvojums? Ļoti patika, ļoti. Jā, izbraucāt, baigais prieks, kad patika un arī pilnvērtīga diena, ne? Jā, ļoti forši, bet tikai vienīgi, kamēr mēs sapratām, kā tas viss darbojās. Jā. Aizņēma mazliet laika. Nu, bet nekas, redzi, tas arī noteikti satuvināja bišķiņ. Jā, protams. Skandāla nebija. Skandāla nebija. Paldies! Aiziet! Ainam kartu pret pusdienu. Paldies! Nu, draugi, kā jūtaties? Kā brauciens? Bija baigi labi, baigi daudz paspējām, baigi fantastiski. Jā, nu, izbaudījāt dienu? Jā, ļoti. Paskrējām, pakāpām, visu, ko dabījām. Tāpēc es ceru, ka iespējams mēs nākotnē vēl kaut ko kādreiz kādā citā gadā uztaisīsim, konceptuāli. Bet man ir prieks, kad visi smaida un ir priecīgi, kad bija kaut kāds piedzīvojums. Aiziet! Nu, veči, kā jums gāja? Bija diezgan interesanti patiesībā. Jā? Bija to vērts atkulties. No kurienes jūs esat vispār? Skrunda. Skrunds? Tas tāpat tās ir. Es jau īstenībā ar TikTokā arī ik pa laikam paskatos, ko jūs darat. Mālači baigie. Arī ar tiem autiņiem ņematies un arī iedzīvināt kultūru tur, vai ne? Jā, nu pa lielam vecie, zin kā, tas tāds. Nu, tā jaunie, viņi neinteresanti. Vecie, viņi jāuztais, tur ir jāpiesēžās klāt pa lielam. Jā, nu rītīgi forši un galvenais, ka jums arī bija interesanti diena, kad dabūja daudz izbraukāties arī. Jā, patiesībā labums vēl ir tas, ka tās vietas nav būs tur vēl nekad. Jaunaklājums kaut kāds tagad ir. Jā, tā varētu teikt. Un tāds arī interesantāk ir tas, ka tāpat parastā dienā es neaizbraukt noteikti apsīdies tādas vietas, tādā ziņā. Bet jā, forši man patīkās. Nu super, paldies, un tad jau tiekamies vēl te bišķiņu vēlāk un riktēsimies lēnām tam parāds braucienam. Jā, noteikti. Ok, paldies. Jā. Nu, izdzīvojāt? Vēl jā. Nu, kā mašīna nepievil? Dabūjāt mainīt riepu vēl, ne? Bet bija to vērts. Protams. Nobraukt, jā, kaut kas savādāks, vismaz nedaudz. Nu, malači, tā kā lēnām arī varam kārtoties, un tad jau varam bišķiņi atpūsties un laidīsim parāds braucienā. Uz to brīdi, kad ir izvarēsim viens otram teikt, labvakar, jau tā diena ir paskrējusi vēju spārniem.
Un mūsu brīnišķīgais pasākums arī tuvojas uzvarošajām beigām, bet līdz tam vēl tāds brītiņš ir, mums vēl būs parādi un tā, bet pirms mēs dodamies tālāk no stadiona, kur viss sākās, mums organizatoriem ir kas sakāms visiem dalībniekiem, tāpēc mēs lūdzam fotoorientēšanās dalībnieki sapulcēties turpat, kur no rīta bija dalībnieku sapulce, tātad pie baltajām maiņām, tā kā lūdzam visu dalībnieks vai vismaz katras komandas pārstāvi ierasties šeit. Un tad jūs redzēsiet, kas notiks. Jā, pirmās atsauksmes par maršrutu un punktiem ir vairāk nekā sajūsmināts. Dažiem ir izdevies gandrīz visus punktus savākt, kas izklausās diezgan neticami, ņemot vērā attālumu un laika normu, bet fakts paliek fakts. Laikam tās 5 stundas bija pietiekami daudz, lai paspētu visu izbraukāt. Pateicība par dalību, par uzdrīkstēšanos. Šis tāds, pirmais pasākums mums, arī jums visticamāk. Līdz ar to, veidojam to komūnu. Īstenībā, kas ir forši, ka viņa ir gana plaši šeit pārstāvēta, ja tā ģeogrāfiski tīri skatās. Tas ir baigi tāds liels gandarījums, un tāpēc mēs pateicamies jums. Cerams, ka jums arī patika. Turpināsim attīstīt šo un varbūt tās kādu citu reizi atkal varam kaut ko līdzīgu saveidot. Pateicība par to, ka jūs pirmkārt atbraucāt no rīta, pateicība, ka jūs novērtējāt ideju, ka mēs nevis stāvēsim visu dienu laukumā, bet kaut kur brauksim, un pateicība arī par to, ka jūs esat braukuši arī atpakaļ, kas nav mazsvarīgi. Te kaut kā jau tā secībā pārām varētu teikt, šī vēl nav apbalvošana. Pateicība par piedalīšanos foto orientēšanās, retro automašīnu foto orientēšanās rallijā Dienvidkurzeme ir komandai Vārteks Auto. Tagad mēs noskaidrosim, kur ir baigi smukie. Pateicība komandai baigi smukie. Starta numurs 21. Vienmēr var būt labāks, tas ir skaidrs. Baigi nevarēja paspēt tā visu līdz galam, bet tā baigi jābrauc tā. Foto orientēšanās rallija būtība ir tāda, ka visus punktus savākt nevar. Mēs jau sākumā to teicām, bet tas nekas, vai tā tiekties uz maksimumu. Tā, un pateicībā komandai Mākonis, numur 9. Mākonīt. Mākonīts, man liekas, 5, piedošana. Mākonīts, man liekas, daudz kilometrus nobrauc šodien. Mākonīts ir nobraucis vienītī 200 kilometrus. Jā. Paldies. Kas tikai pierādījums, ka foto orientēšanās rallijā var piedalīties arī ar motociklu un vienatnē. Un pat nebūtu pēdējais, mēs noskaidrosim pavisam drīz tā. Un nākamā pateicība mums ir sarkanajam Subaru, kas patiesībā ir Bubaru. Te jūs arī varat noskaidrot, cik tad jūs punktus esat nopelnījuši. Ir gājis diezgan labi. Pateicība komandai Mans vecais Audi. Jā, pats vecākais Audi viņš nav, bet ir vecs. Tas ir tavs vecais Audi. Paldies. Kā jums gāja? Ļoti labi. Izcili. Visu atradāt, jā? Labi. Visu komanda ir nostrādājusi. Un pateicība no citas Vācijas puses melnais Mersītis, numur 11. Melnā Mersīša apvienība pilnā sastāvā. Un viens pat nav aizmidzis par šito laiku. Jā, paldies. Kā tev patika braukt ko? Nē. Mēdī treniņš nepieciešams. Jā, un pateicība, protams, arī Wartburg apvienībai. Kā mēs noskaidrojām, Wartburga komandas nosaukums ir nevis par godu mašīnai, bet Wartburgas pilī, lai kur tāda atrastos. Kaut kombinācija tātad pateicība komandai E36 M47. BMW ar pārlikto motoru. Šitas nebija pārlikto motoru. Arī bija, jā. Ļoti labi, paldies. Bija tik sarežģīti, jūs īstenībā visu esat izgudrojuši. Kā jums gāja? Normāli. To mēs pēc punktiem redzam, ka jūs normāli gājat. Tā. Jā, un pateicība komandai RR Autoservis. Tas laikam bija pagarinātais tas pikaps. Šitas ir tāds izpētes vērts jautājums, kāpēc kādī pikapam vajadzēja pagarināto versiju. Tur bija nolēmts ielikt iekšā. Un pateicībā komandai Bucefālieši apaļš 20 numurs, kur viņi ir. Mālači. Paldies. Kā ir? Koku stūra palīdzēja? Palīdzēja, jā. Es sāku koku stūra plus uzvaras.
Skaidra lieta. Un pateicība komandai Moskvičs ar foršo 12. starta numuru. Salāta Zaņais Moskvičs. Paldies jums. Tā, Bet vēl ne. Te mēs atkal franču sektoru atgriežamies. Pateicība sektors 205. Šis ir 5, ja? Jā, vajadzētu. Estētiski 5. Paldies. Tā, tev esi viens pats palicis. Jā, Jā. bet tev ir daudz punktu. Daudz punktu. Viens pats palika, ja kur te līdzbraucējs? Sasvīt ceļam. Sasvīt un nokura. Bija diezgan jā, bet Skaidrs. Nu, gāžs ceļš bija tomēr 5 stundas, tur viss kaut kas var notikt, zin kā kosmosā var aizlidot. Pateicībā komandai Foršie Melveri, numur 7. O, cilvēks, kas startē viens pats. Paskaties, tu ticis pie sievas pa ceļam. Ideāli. Paldies arī jums, jā, tātad dzeltenais žiguls. Tā, šitos arī zina. Pateicība apvienībai Šoten, 24. starta numurs. Šos mēs zinām. Jā, šos mēs zinām. Bet vēl jau nekas nav beidzies. Pateicība arī komandai, kas startēja bez jumta. Jumts nav problēma. Nopsveicu. Paldies. Tā ir tēma. Reku, kur ir, tur rodās, paskat kādu visādi automobīļu. Es dažus cilvēkus pat pazīstu, sveicināti. Kreisais pagrieziens. Nē, nebrauciet, lūdzu, šeit. Jūs drusku uzgaidiet. Tā, tūlīt mēs jums arī pievērsīsimies. Pateicīgi komandai Kugurī. Kā es aprīnoju tomēr tos mazos bērnīs, kas izturēja šito te 5 Nē, jūs malači. Mammas arī. Pateicība komandai Taka. No punktu skaits arī ir pieklājīgs. Lai ar to pietiks uzvarai, to mēs noskaidrosim mazliet vēlāk. Dāmas. Jums arī jāskrien, jā. Nu ir ļoti labi orientieriski komandā, vai ne? Tā, šitas būs atkal Peugeot automobils. Pateicība komandai Zvēru Karalis. Ir jau. Sagurums ir manāms solīt. Tas nozīmē, ka sacensības ir bijušas labas. Šitai komandai pilnīgi viss bija kārtībā, bija balansā, jo komandā arī saucās Balans. Super, malači. Šī tā apvienība, kas startēja motociklu blakus vādi. Viss sagāja, ja? Negāja. Ko negāja? Kā tu tikuši šajien? Caur dažādām Jā, ar ēršiem uz zvaigznēm, per Astra, jā, tas varētu arī būt. Nu jā, labi. Pateicīgi komandai Jelgavnieki, kur arī ir no Jelgavas. Tas tad būs tas burvīgais rockstars laikam bijis, jā? Nu jā. Paldies. Protams, šis panākums ir stūrmeņa nopelns lielā. Braukt jau mēs visi mākam, vai ne? Grāmatas lasīt tā un šitā. Un te ir tā vienība, kurai bija arī animācijas varoņi. Mr. Bean un Teddy, numur 9. Tā pilots kaut kur ir pačibējis. Pilots ir pazudis, bet nekas savu darbu viņš ir izdarījis godam. Meleči. Te mēs, šis ir rekords savā ziņā. Es varbūt to atskaņošu. Šī vienība ir, ko jūs vispār darījāt visu dienu? Šī vienība ir dabūjusi 2 punktus. Kur jūs bijāt? 32B Mars Red, tas ir tas pasāds. Paldies. Bet vēl tiksimies. Tā. Un arī caur tehniskām grūtībām mūs ir atkal sasnieguši apvienība Baltais Mērsis 20. Tie tie kukuļdevēji. Tā, nu to, vai jūs kukuļus ir nesis rezultāts, mēs uzzināsim mazliet vēlāk. Šitie neatnāk. Nu mēs nosauksim vēlreiz, varbūt kāds. Tā, komanda Vārtburgs varbūt ir parādījusies pie apvāršņa. Mašīna ir, komandas nav. Nu, re, kur ir? Kāpēc tu slēpies aiz muguras? Arī riepans. Tas nekas. Nevar atkārtot teikt. Pārspēlēt riepas? Jā. Nē. Demokrātiskajā Vācijā, kur ir ražot jūsu automašīnu, tā nedrīkstēja darīt. Noteikti ne. Tā būtu jūsu pēdējā vēlme. Labāk nē. Ir ļoti labi. Ir labi. Tā, un kas mums trūkst? Tie baigi smukie mums trūkst joprojām. Baigi smukie varbūt ir uzradušies. Šitie tiešām ir baigi smukie. Nav šaubu. Jā. Nu, malači. Komanda ar neatkārtojamo Ford Transit tīradni. Tīradnis izturēja. Jā.
Kur te jūs bijāt ierausušies midziņā tur kaut kā? Kur jūs pirms tam bijāt? Mums sanāca otrais varam apli braukt. Otru apli, nu tā. Nu, un mums ir vēl viena. Varteks auto varbūt ir uzradušie. Jā, kur ir. Nu, ītus bišķī. Visātrākā vienība. Nu, kā te gāja ar to starta automobīlu? Jā, paldies. Ļoti labi, vai ne? Nekādu vainu viņš nebrauc pātri? Nē, nekad. Bet Uldīts apdzina man. Kas tev apdzina? Uldīts. Labi. Ar to... Un tā, paskatīsimies vēlreiz. Jā, divvietīgais varbūt. No divvietīgā palika vienvietīgais tikai. Tas guļo. Nekas. Tā, tad Mārtiņš un Rončuks varbūt ir uzradušies. No, re. Tie, kas pirmie startēja. No Kuldīgas. Zaļo Volgu. Jā, paldies. Nu, viss bija kārtībā, vai ne? Tā pirmo. Ideāls vispār pasākums. Visi, kas startēja, ir arī finišējuši. Kastāns un Riekstiņš varbūt tagad ir saklausījuši mūsu. Ir. Šis ir ļoti neparasti, jo puika, ar ko tu startē, bija šitik garš. Kas tik īsti nevajag, lūdzu? Tas jums ir diploms par dalību. Jā, nu labi. Es saprotu, ka pateicības ir beigušās. Milzīgs paldies jums par entuziasmu, jo īstenībā šis bija, kā jau teica organizatori, drusku citāds formāts. Mēs nevis satikāmies, parunājāmies, uztaisījām pāris kaut kādas atrakcijas un paskatījāmies viens uz otru automašīnā, bet bija diezgan jābrauc. Un kā es dzirdēju, arī bija diezgan pagrūti, bet visi ir apmierināti. Tā kā paldies visiem, kas saņēmās, un mēs arī ņemsim vērā ieteikums, ka šādu lietu vajag rīkot pilnīgi noteikti arī nākošais gads. Vai tas notiks šeit vai citur, tas ir labs jautājums. Izstāst, ka vakarā uz to parāds braucienu diezgan interesants. Visādas mašīnas, Pēter, sabraukuši. Neko tu par to saki? Jā, man ļoti patīk. Te nav kaut kāda tāda inčīga braucamie gadījumā? Šitam vajag iemest iekšā pa lūku vienu uzlījumu. Viņš būs laimīgs. Neku šitam arī te ir opcijas visādas, kur var iekabināt iekšā to zolīti. Nu, tas ir skats. Visādi E36, visādi strokeri. Ar 6 mašīnām. Grābstās. Pēters bija grābstās ar 6 mašīnām, es nezinu. Jā, es nezinu, šitai nav nekas vaļā. Aiz gumijas jāizbāž kaut kur mašīn. Tev aizspraust kaut kā garām vienkārši. Mēs mācam uļķības bišķiņi, kurš ir te vajag ielikt. Aiz loktīri. Viņš ir noņēmis loktīri tājs. Tas ir. Tev es iedošu viņam. Tu pazīsti viņu? Es nepazīstu, bet viņš atnāks, tu es iedošu. Bet dod viņam 2 uzreiz šim te labajam cilvēkam. Viens ir tev. Čau, paldies. Vēl jau mēs tiksimies drīz. Te ir merčbanda. Nu, merču šodien jau visi jau ir lēnām jau kļūst par interesantiem merčiem. Šī jūs ērā? Jā. Lūdzu. Paldies. Visādi brābusi, ne te? Ko tu te dali? Paldies. Liela parādā. Aizskrien lūks, Sveiki. Šī jūsējā? Lūdzu, tas jums. Džipiņi kaut kādi interesanti arī. Tā šitas izskatās, ka man liekas, ka bijis pagājuši gadu uz mūsējo Liepājas pasākumu. Jā. Šanīgais kaut kur iekšpusē ielīmē uzlīme, bet tas nekas. Tā ir tēma. Arī tāpatās. Šeit ir kāds uzlīme kolekcionārs laikam. Kadijs vēl viens. Te vēl visāds Hilmans, kas šis ir Hilmans? Hiltons gan īsais. Šitam jau ir. Šitas ir kaut kur redzēts arī kādreiz.
Šitas arī YouTube kanālā nav gadījumā Pēter redzēts, ne? A to cēlās viss Mercedes projekts. Jā, nu tad, ko man teikt, piesako YouTube kanālam, ja? Jā, nu Mersīšu laikam šodien ir tik daudz. Šitas ir īstais. Prieks redzēt šitādas te foršas tehnikas. Jā, labi strādāt, bet jā. Nu, tas jau tā kā Rīga nekad nebūs gatava, bet nu, šitas ir skaists. Šis ir baigais smukulīt. Skajālā molā. Tieši tā. Nu, te pa logu atkal var iemest. Lūdzu, paldies, iemiņa. Te jau man atkal tuvāk tēmiņi. Šitie ap 2 dabūju uzlīmi. Kad 2 riteņa beidzot ir kaut kur tajā pasākumā. Vārdburgs, un tā klasika kaut kur arī jau. Strokers. Es nezinu, tas īstos nosaukt. Es vienkārši gribēju izklausīties, ka es saprotu no viņiem kaut ko. Gribēju. Ja tu nesaproti no E36, tad tu neesi būtībā. Lūdzu? Jā. Bet arī jau, ja puikām patīk, mums jau nav žēl. BMW nav jau pats sliktākā mašīna. Jā. Nekāda vaiņa jau nav. Daudz, jā, ko nāk. Mērķis ir ritīgā pārspēkā, ir ritīgā kaut kādā krituši. Nē? Kaut varbūt tā. Man jau patīk. Kam tā ir mērs? Nezinu nevienu, kam ir mērs. Tā, jums jau bija uzlīmes? Tā, jums vēl. Tik lielai mašīnai tur jau var kaut kur atrast, kur uzlīmē. Žigulīts. Cvet belī noči. Dokumenti, все порядки. Jācer. Tad jau, zin kā, apskat logā vairs nelīmē, neviens nevar zināt. Tā. Šim īši. Tā, ka šitai kaut kāds kempers laikam, kempervāgens. Viss notiekās, te jau ir komforta zona reāli. Bet te ir interesanti, pasažieris roksbrēmas rauj. Vai širo gan es neesmu redzējis? Kas galā sēž? Tā ir tēma, roksbrēmas pasažieri rauj. Tas pasažieris norauj un... Kā vajag izkāpt ārā? Bet tas ir, kaut kur driftā noder varbūt tās, es nezinu kaut kur. Der. Vislabāk, zini, kas viņš noder, ka iebrauc tādā smukā mežiņā. Ūdeni blāk. Ok. Un tad tālāk dara, kas tad sanāk. Ok, tas ir arī svarīgi zināt. Mēs tagad zināsim. Tā, ejam tālāk. Tā, šitas ir labais, tematiskais. Tā, Mersīts. Kārtīgs. Aparāts. Zini, ka šiem ir, bet iedosim vēl. No E36 Strokers, ja? Eku, te jau īstenībā BMW mēršiem līdzsvarā ir. Mērš, man liekas, vairāk pat nav. Šitā ir, protams, ir skaists automobīls vienkārši, jā. Passat. Mersīts, un mērši ir, es nezinu, ko tie mērši tik daudz saradās šodien. Bet, krut. Mēs neesam kaut kāda biezo valsts kaut kāda, visam mēršiem brauc reāli. Acīm redzot, jā, tagad tā ir sanācis. Piņš nav problēma, mēršs nav problēma. Nē, forši. Žigulīts. Jums nav problēma. Reku. Motorratiņi, jā, šitie kādreiz saucās. Tā, kas te ir, jā, reku, te jau viss jau čiloja un sauļojās šodien. Pirmā diena vispār normāli vasara beidzot. Tā kā notiek Grobiņā retro pasākums, tā uzreiz ir saulīt. Tā kā tas ir, jā. Paldies mums. Paldies jums. Tā, te visāds inčīgas mašīnas. Tā, kādī mums arī vairumā šogad. Bet inčīgas braucam mēs nekādu vainu. Uzdevā var sakrāmēt visu kaut ko iekšā.
tev uzlīmes vēl, man liekas, paliek pāri. Jo daudz, tāpēc mēs meklēsim tagad bērns. Okay. Meklēsim bērns. Klausamies, kur viņi čalo kaut kur. Jā, bagātīgi esam. Nesaskaitījām ar Miku, cik mēs esam, bet Nu, ir diezgan. Īstenībā to mēs aizkadrā izdarīsim, jo šis būtu interesanti zināt. Jā, to mēs izdarīsim, kad mēs apstāsimies visi kopā. Jā. Bet, foršs pasākums, man liekas, ir izdevies un pilnīgi varbūt savādāks. Mums pašiem ir ko mācīties atkal un attīstīt šito, bet super iedegums arī tāds labais ir un visi forši. Tā, mums te briest parāds brauciens diezgan nopietns. Viens mācās braukt, bet tas jau nekas, tas viņam netraucē. Tā kā, principā, te dažādas mašīnas no tuvākiem, tālākiem rajoniem. Te ir valsts no Rīgas vēl ar saviem kompanioniem. Strīpa ar Meršiem, Bembjiem, baigā dažādība. Tas baigi priecē mocīši. Ir ritīgs forši parāds brauciens. Tūlītās lēnām veidojamies un tad jau 7 start. Esam galā, un man notika liela problēma, man atslēgas palika bagažniekā, bet par to es noteikti jums pastāstīšu nedaudz vēlāk. Un esam veiksmīgi atbraukuši šobrīd Grobiņas centrā, izlikuši savas mašīnas apskatē, tūlīt jums parādīšu. Un pats Gatis, kā tev gāja? Ideāli. Ļoti daudz autiņu, nē? Super. Vecīt, tas ir kosmos, bet mums nesanāca safilmēt neko, bet Es tev filmēju, tas nedārams reāli. Labs. Interesanti, cik mēs esam autiņi, kā tev liekas? Aizbrauc prom daži. Jā. Bet ir baigi daudz, vispār laikam bačenta beidzās. Maucam ar šito. Jā, mums pirmīt jau ieskicēja, mums gadījās problēma. Neliela problēma. Jā, atslēga palika bagažniekā. Un ar tiem instrumentiem, kas mums bija uz vietas, mēs veiksmīgi tikām galā. Ar betonu gabalu. Un mašīna tika šogad pabeigta, bet kas bija pozitīvais, tas, ka mēs neko baigi nesalauzām. Ļoti. Es centos minimāli salauzt kaut ko, jā. Bet, bišķiņi tur, man liekas, kroms būs jāuzpulē un sērni būs jānomaina atslēgai. Jā. Citādi. Visādi citādi, man liekas, mums dienas beigās būs izdevies. Tagad tikai palikusi apbalvošana. Jā, tā kā tas bija interesants starpgadījums, jā, bet ja kas parāda nokavējās 15 minūtes tikai dēļ manis, dēļ Mercedes. Es parasti kavēju, tā kā tas laikam, varbūt es esmu vainīgs, es nezinu. Jā, tā kā... Bet katrā gadījumā, problēma bija, bet kas tad tā pa problēma, bet to nevar atrisināt. Jā, retro dzīve tā ir. Jā, cilvēki joprojām daudz, parādīšu jums. Cilvēki baigi riņķīgā skaitā un daudzumā un interesi ir, un man liekas, visi ir forši arī aizvējā biedrības bērnus. Izvizinājām pasākumu. Jā, starp citu, mēs arī ar labdarību nodarbojāmies un izvizinājām bērniņus ar visādām kustību traucējumiem un ar īpašām vajadzībām. Un visi bija arī priecīgi un pateicīgi un liels prieks, kad viņi arī Dīta, un viņas uzņēmums pārstāvētājs. Mums pagājušajā gadā Liepājā palīdzēja. Mēs šogad varam nākt atkal pretī kaut ko palīdzēt, ko viņi organizē kūrē, un cilvēki no sirds darbojās. Un mēs jau no sirds darbojāmies, principā. Daram vēl joprojām, tā kā laužam atslēgas no sirds. Jā, un mums vēl ir palicis tikai apbalvot, un tas ir viss. Gan bija grandios pasākumi īstenībā. Laikam jāsaka godīgi, ka necerēju, ka tik daudz mašīnas sabrauc beigās. Bet sabrauc. Jā, paldies. Paldies visiem.
Redz, ko Miks ir, viņš man izručīja. Meistars jūsu rīcībā? Jā, redz, ko šito ten sērdeni izvaroja pilnībā. Varbūt, ja kādam ir uzrakstat kāds man, es labprāt atpirktu. Tagad vienkārši bagažnieks, kas te notiek? Vaļai? Kas ar viņi ir? Nē, viņi jātais ir jāpiespiež pogi. Jā. Ķieģels un trūgriezes. Jā, nedaudz mīlestību. Muskuļi. Jā, un jā, tā kā mums tā diena ir jautra noslēgums. Vēl galvenais vēl apbalvot visu, un tad jau vispār būs viss forši. Nu tāpatās rītā viss pēc balvas būs apšļākuši. Un tā atlas uzvarētājiem! Balts versijas Vārkūrgums sektors 105. Jā, orientēšanās. Es domāju, ka kāds dabūs Normundu. Retro turisma rallija uzvarētāji. Labi, paldies. Jā, jūs esat gatavi? Es redzēju, ka šī tiktokā ir tāds, ka tu... Principā tāpat kā pirmajā formulā. Paldies. Ballīti var sākties jau. Vēl pat tumšs nav palicis, jau kampānietis iet pa gaisu. Pirmo reizi mēs atklājām zaļumbalu jau iesvētītā laukumā. Tā kā, lai visi jau vakarā ir arī priecīgi. Un liels paldies jums, jā, ka jūs bijāt ar mums šodienu. Un paldies dalībniekiem. Un mēs noteikti izliksim vēl visu kopvērtējumu Retrogaražu Facebook lapā. Un visi kopā tad arī gaidīsim YouTube's lielo video, kur jūs visi bijāt iekšā. Un varēsim pastīties, kā mums gāja diena. Tā kā liels paldies Grobiņas kultūrai par iespēju organizēt kaut ko šādu arī turismam Grobiņā un visiem draugiem, klātsošajiem un visiem. Un lai visiem miers mājās un visi forši. Paldies. Es domāju, Pēter, ka tu šodien ļoti labi pastrādājis un tev laiks atpūsties. 15 minūtes līdz koncertam. Un es tev iesaku šīs minūtes šo laiku izmantot liederīgi. Nu ko, draugi, apbalvošana veiksmīgi noslēdzās. Mēs esam ļoti pateicīgi pilnīgi visiem dalībniekiem, kas rada iespēju atbraukt pie mums ciemos un atbalstīja mūsu pasākumu un palīdzēja mums. Jūs esat labākie, paldies! Un mēs ar komandu arī esam pateicīgi visiem. Jūs varbūt kaut ko gribat arī pateikt? Jā, lielisks iedegums. Tāds nav bijis sen. Bet jā, super īstenībā. Nu, izvērtās viss pasākums, man liekas, ka jaudīgāk kā varēja gaidīt. Un laiks fantastisks. Beigās parāds braucieni arī vesels bars savācās ar mašīnām. Man liekas, viss ir baigi labi. Jā, labs noskaņojums. Noteikti Aineram arī ir ko sakāms. Ne mums visiem. Es piekrītu Mika teikam, labs iedegums. Tiešām ļoti labs, ļoti ātrs iedegums ir. Ļoti ātrs ir. Jā. Katrā ziņā attiecībā par pasākumu, jā, praktiski, man liekas, ka pasākums pārspēja pats sev. Un mūs pārsteidz un dalībnieks maiņas un prieks, tas bija galvenais, kas bija mūsu darba augļi, ko mēs redzējām viņa sejās un atsauksmes par visu to kopējo ainu. Viņi saka, daudz idejas jau pateica, ko varam uzlabot un ir gatavi braukt vēl. Jā, tā kā jauns koncepts, vismaz no mūsu komandas, nav ierasts, kā mēs ierasti esam taisījuši uz vietas pasākumus, bet nekas mēs noteikti katru gadu pamainīsim un kaut ko interesantāku arī jums dalībniekiem un arī skatītājiem parūpēsimies par jums, bet tagad mēs bišķiņi atpūtīsimies kādu laiku un tad jau mēs izdomāsim mūsu komandu, ko mēs tālāk darīsim, bet esam veiksmīgi ieskrējušies, šis jau ir mums jau 3. gads un 3. lielais notikums, kas ir ar Retrogaražu kopā. Tā kā, jā, liels paldies jums! Tiekamies citos pasākumos. Jā, mēs īstenībā sāksim apmeklēt citas pasākumus. Nepārslēdz kanālu. Jā, nepārslēdz kanālu. Starp citu, tur arī apakšā piesakot, tur ir abonēt podziņi. Un joprojām, ja tava jomē ir Androids, paņem un piesako no viņu. Un neaizmirst to, jā? Mēs gaidīsim tavu piesakot. Mēs pārbaudīsim. Jā. Mēs zinām, kur tu dzīvo. Paldies, draugi, paldies!